Sveiki, dārgie skatītāji! Mēs ar jums tiekamies atpakaļ. Iepazīstināšu jūs ar šīm brīnišķīgajām jaunajām komandām. Es domāju, visjaunākās komandas. Gan gados, gan pēc spēles pieredzes. Komanda Salaspils JR sastāvā Santa Siņica, numur 1 Digna Maldere, numur 3 Katrīna Anca Gasiņa, numur 4 Helēna Orlovska, numur 17, Elza Donika 8. numurs, Inga Sanžerevska, numur 9, Violeta Latiņina, numur 10, Amanda Purena 49. numurs, Karlīna Gasiņa 81. numurs, Elizabete Putniņa ar numuru 91. Un pretinieces komanda Valmiera Women sastāvā Ance Eva Ragaina, numur 2, numur 4 Helēna Dreimane, numur 5 Undīna Vektere, numur 8 Sabīna Šmite, numur 9 Lelda Grīnberga, Krista Mierkalne ar 34. numuru, Karīna Meldere, numur 18, numur 1 Santa Kazaka, Dārta Smilga, 22. numurs, un Alisa Razminoviča ar numuru 42. Spēle jau notiek pilnā, spraigā. Un Krista Mierkalne izdara blēda metienu, kas ir kļuvuši jau pēdējā laikā ļoti populāri indorā. Vismaz Latvijā. Piespēlē to savai komandas biedrenei Dārtai Smilgai. 1-0. Komandas Valmiera labā, bet vēl neko nevar zināt. Var jums drusciņi pastāstīt par komandas Salaspils JR. Šīs meitenes trenējās kopš 2015. gada septembra. Tas ir kādu mēnesi. Tā ka vērojiet un izbaudiet. Santa Siņica ar disku. Piespēlē to Helēnai Orlovskai. Helēna Orlovska tālāk otro piespēle Dignai Maldere. Digna un Sabīna Šmite izdara aizsardzību. Otrā grieztā piespēle no Valmieras puses un Sabīna Šmite, kā pieredzējis spēcīgs stāvētājs, gūst punktu. Pārmetienu izdara komanda Valmiera, Santa Siņica ar disku. Piespēlē to Dignai Malderei. Digna tālāk. Otrā piespēle. Labi. Tvēr disku Salaspils JR komandas spēlētāja. Meklē partneri un drusciņi neveiksmīgi. Neko nevar pārmest šīm komandas spēlētājiem. Viņi spēlē ļoti lieliski. Šīs ir viņa pirmās sacensības. Tālūk. Un komanda Valmiera uzbrukumā Alisa Razminoviča un lieliska otrā asa piespēle komandai Valmierai. Un trešā piespēle, taču to līdz galam nenofiksē komandas Valmiera spēlētāji. Un uzbrukumā pāriet Salaspils JR Women komanda. Sabīna Šmite sedz Santu Siņicu, Helēna Orlovska ar disku, Māna un Sabīna Šmite aizsardzība. Es domāju, ka šī spēle abām komandām ir ļoti pamācoša, ļoti lieliska, gan taktiski, gan tehniski var pilnveidot sevi. Un pēc tam treniņos un kļūdās arī komanda Valmiera spēlētājs un uzbrukumā pāriet Salaspils. Meitenes. Helēna Orlovska ar disku un otrā piespēlē. Santa Siņica gūst punktu, taču
Disks tiks atgriezts atpakaļ, jo tika nosaukts piks. Helēna Arlovska ar disku. Alisa Razminoviča izdara aizsardzību. Un Valmiera komanda neko negaida un saspēlēs. Un Sabīna Šmite, trešā piespēle Alisai Razminovičai tieši zonā. Sēlspils junior meitenes ir noskaņojušās pozitīvi šajā turnīrā un jau ir vinējušas vienu spēli, tā kā apsveicam. Bet tagad uzbruk komanda Valmiera. Mierīgi tiek izspēlēts disks no Kristas Mierkalnes puses. Jā, Bleids ir ļoti populārs, bet tikai tad, ja viņš ir precīzs. Santa Siņģica ar disku. Komandas spēlētājs izmēna un lieliski no Sēlspils komandas spēlētājs. Aizgāja saspēlīte. Drusku par asu piespēli. Krista Mierkalne otrā grieztā piespēle savai komandas biedrenei zonā. Helēna Dreimane izdara pārmetienu. Santa Siņģica, saspēles vadītāja Sēlspils junior meiteņu komandai. Lieliski. Digna Maldera ar disku. Pamanto un otrā piespēle. Lieliski Violeta Latiņina no Santa Siņģicas gūs punktu. Rezultāts 3-1. Es teiktu, ka labs iesākums. Es atvainojos 4-1. Santa Siņģica izdara pārmetienu. Valmieras komanda uzbruk. Alisa Razminoviča roida tālu otro griezto piespēli un Sabīna Šmite. Man šķiet, ka bija jau no zonas līnijas raida to Leldē Grīnbergai. Komanda Valmiera arī jauns spēlētājs. Daži spēlētājs ir pieredzējušas, ļoti spēcīgas, atgriezušās no traumām, prieks redzēt. Un daži spēlētājs arī ir ļoti jauns. Tā, ka viss notiek. Pārmetienu izdarīs Sabīna Šmite un Sēlspils junior komanda uzbruk. Santa Siņģica meklē un lieliski gūst piespēli. Digna Maldera meklē un piespēlē otrā piespēle Santai Siņģicai. Santa Siņģica pamāna. Joprojām meklē un lieliski pacietīgi izspēlē Santa Siņģica. Piespēlējot to savai komandas biedrenei. Un jā, ir punkts. Amanda Purana, Santa Siņģica.
Pacietība ir galvenais trumpis Salaspils junioru sieviešu komandā. Redzējāt, cik pacietīgi var izspēlēt un izmainīt pretiniekus. Uzbrukums Valmieras komandai. Undīna Vektere sāk uzbrukumu. Piespēlē to Alisa Razminovičai. Alisa Razminoviča māna pretinieces. Lieliski disku tver. Un atpakaļ Alisa Razminovičai. Undīna Vektere piespēlē Sabīnai Šmitei. Sabīna Šmite izmaina un trešā piespēle. Santa Kazaka gūst kārtējo punktu Valmieras sieviešu komandas labā. Un pārmetienu izdara Valmieras komanda. Santa Siņģis to ievada spēlē. Labi, piespēlē to Violeta. Violeta tālāk meklē savu komandas biedru. Atrod ļoti labi. Atpakaļ ļoti sasteigti. Disks tika atdot atpakaļ pie Dignas Malderes. Un var turpināt uzbrukumu. Labi, pacietīgi spēlē Salaspils spēlētājs. Violeta tuvu zonai. Pacietīgi to atdod Santai Siņģai. Un Santa Siņģica ļoti skaisti piespēle. Otrā griestā Dignai Malderei. Rezultāti 6-3. Nemaz nav tik slikti. Protams, ka nav slikti. Salaspils izdara pārmetienu. Krista Mierkalne ir atgriezusies un nesapratās savā starpā. Ļoti asa piespēle un uzbrukumā pāriet Salaspils junioru meiteņu komanda. Santa Siņģica ar disku. Piespēlē to. Lieliski tver disku. Elizabete atdod atpakaļ Santai Siņģicai, tālāk Santa Siņģica to piespēlē. Piespēlē Ingai un drusku par zemu. Mazliet stress arī ir manāms šajā spēlē, taču nepārmetīsim neko, jo lielākajai daļai spēlētāji šī ir pirmā spēle vispār mūžā. Šajās sacensībās. Es domāju, tik nopietna, liela mēroga Latvijas. Bet Helēna Dreimane ar disku un Valmiera turpina uzbrukumu. Alisa Razminoviča raida to zonā un neveiksmīgi kļūdas. Kļūdas arī no pieredzējušo spēlētāju puses, tāpēc uzbrukumā pacietīgi pāriet Salaspils junioru komanda. Santa Siņģica ar disku. Piespēlē to Ingai. Inga tālāk pamana. Un otrā piespēle. Labi spēlētājs saspēlēs. Nesasteigti. Drusku par asu piespēle. Bet tāpēc arī šīs spēles ir domātas, lai liktu lietā visas savas tehniskās prasmes, kas ir izmantotas un iemācītas treniņu laikā.
Un tad var redzēt, cik un kas tik stipri senāk. Bet Valmiera izdara tālo piespēli. Un Valmierai kārtējais punkts. Minūtes pārtraukums. Minūtes pārtraukums ir beidzies, un spraiga cīņa notiek starp Valmiera jaunām spēlētājām un Salaspils junioru meitenēm, kurām šīs ir tādas pirmās nopietnās sacensības. Santa Siņica ar disku iesāk uzbrukumu Violeta. Lieliski to piespēlē savai komandas biedrenei. Spēle tiek apturēta un Inga Sanžarevska ar disku piespēlē otrā piespēle Violetai. Violeta tālāk Dignai un Digna mēģināja ātri gūt punktu. Tas nekas. Komanda Valmiera neko negaida. Sabīna Šmita ar disku. Pirmā tālā piespēle. Alisa Razminoviča gūs punktu. Alisa Razminoviča izdara pārmetienu. Santa Siņica iesāk uzbrukumu. Pamāna lieliski izmāna savu pretinieci. Inga Sanžarevska ar disku. Māna. Otrā piespēle Violeta Latiņina. Helena Arlovska lieliski notver piespēli. Māna. Komanda Valmiera pāriet uzbrukumā. Undīna Vektore ar disku. Sabīna Šmita. Otrā grieztā piespēle Alisai Razminovičai. Zonas labajā malā. Rezultāts 8-3. Līdz spēles beigām palikušas ir 4 minūtes 50 sekundes. Salaspils junioru komanda ir uzbrukumā, un viņām ir iespēja mācīties
Spēlē Santa Siņģica ar disku. Santa Siņģica trešā piespēle. Un drusku stress. Spēlētāji ļoti pārdzīvo emocionāli, ka nenoķer, bet tas nekas. Krista Mierkalne ar disku. Komanda Valmiera uzbruk. Alisa Razminoča pamāna, piespēlē to Helēnai Dreimanai. Helēna Dreimana māna, piespēlē to Kristai Mierkalnei. Krista Mierkalne ir drusku satraukta un raida trešo piespēli un piespēlēta zonā. Salaspils junioru meiteņu komandai ir iespēja gūt punktu. Un es domāju, ka tad šī spēle, lai kāds arī būtu rezultāts, būs veiksmīgi aizvadīta. Helēna Dreimana izdara pārmetienu, Santa Siņģica, saspēles vadītāja šai komandai, kas iepriekš ir spēle, un lieliski tver Digna Maldera. Piespēlē Helēnai Orlovskai. Un Helēna Orlovska piespēlē to Violetai Latiņinai. Un Violeta Latiņina piespēlē Dignai Malderai. Otro piespēle zonā. Un Salaspils junioru komanda ir gūst 4. punktu. Pret visnotaļ spēcīgo komandu Valmiera Women no Valmieras. Prieks skatīties! Santa Siņģica izdara pārmetienu. Undīna Vektere piespēlē Alisai Razminočai. Alisa Razminoča tālāk raida Sabīnai Šmitei. Asta piespēle un Sabīna Šmite trešo piespēli raida tieši zonā. Ko rezultāts 11-4. Komandas ir mācījušās. Noteikti daudz ko iegūšu no šīs spēles. Paldies par uzmanību. Tālāk. Nākamā spēle ir vīriešu divīzijas spēle, tāpēc mēs ar jums tiksimies vēlāk. Visu labu!